Andrej, treneris Nikolato sacīja, ka viņam ir pārāk maz pozitīvas vairāk izlasi, ka mēs tikai skatāmies uz rezultātu 0-1, 0-1, neesam apmierināti par kādu sniegumu kvalitāti, par to pretstību, ko jūs parādījāt, kāds tavs personīgais, kā sportista viedoklis, vai mēs vairāk varam skatīties uz sniegumu, ka jūs pretestību izrādījāt, vai tomēr rezultāts ir slikts un viss personīgi? Rezultāts ir slikts. Mēs varam spēlēt futbolu, kā mēs gribam. Varam arī kaut kādos brīžos laukumā spēlēt kā Barcelona un joprojām tabulē 0. Protams, kā sportistiem tas mums nav patīkami, bet mēs zinām, ka mēs no katras nometnēs gribam kaut ko paņemt un ejam soli par soli. Un droši vien kaut kād mums būs arī lielas uzvaras. Uz doto brīdi mēs neesam gatavi uzvarēt tādas spēles. Mēs neesam gatavi iet, kur ir gaļa, piemēram. Mēs neesam gatavi, vai mums nav kvalitātes un tā tālāk. Ir daudzas lietas, par ko mēs varam runāt, ne tikai mentāla ziņā, bet vienkārši kvalitātē. Tas ir starp šiem valstiem, kā ir Serbija un Albānija, tas ir liels uzaicinājums. Mums uz doto brīdi tas nav. Tas ir fakts. Kā pie šo pielabot, katram pašam jādomā, kā viņš var pielabot savu futbola karjeru un tā tālāk. To treneris nevar ietekmēt, manas domās. Protams, man, kā spēlētājiem uz laukuma, es redzu, ka mums ir iespējas uzvarēt šo spēles. Diemžēl. Tad vēl gribu tieši precizēt šo jautājumu daļu. Vai tu jūti laukumā, ka šādos mačos mēs tomēr varam labāku rezultātu izdabūt? Vai tu redzi, ka tas ir maksimums un 0-1 ir realitāte, vai mēs varam citā vakarā Albāņus apspēlēt, piemēram, Tirānā? Vai mums ir mentalitāte un kvalitātes, lai to paveiktu? Mentalitāte, es domāju, ka mēs jau pielabojam, ka mēs esam izdarījām solis uz priekšu, jau daudz solis mēs izdarījām, bet tāda kvalitāte ziņa, protams, ja mēs paskatīsimies, kā spēlētāji spēlē savos klubos, kur viņi spēlē, un tā paskatīsimies, kur spēlē Serbija un Albānija, protams, tur ir, kā tā savs starpība ir ļoti liela. Mums, kā komandai, jācienšās, jāstrādā ar enerģiju kaut ko izveidot. Un mēs izveidojam arī savus momentus, un mums jāgūst vārtus. Un tur, piemēram, tādā epizodē atkal pēdējās spēles minūtes, kur Černamordis vai Gutkovskis no stūra sitienā gandrīz guva vārtu, un tur ir spēlētājs, kurš bija viens pats, kuru varēja mēs piebloķēt, uzbloķēt, lai viņš nebūtu tur, kur viņš bija. Un tādās pašas situācija mājās Daugavas stadionā. Neguvām vienkārši kādu 150% šansu, un visu spēli bija spēlē. Tas nebija tā kā 0-5 un čau, vai 0-4 un čau. Nē, 0-1, un tas jau ir rezultāts. Pie 0-2 tu esi arī spēlē ar vienu vārtu guvu, un to arī spēlē. Un ja Albānija tās svinējot uzvaru pret mums, ok, jā, tas nozīmē, ka mēs esam arī kaut kāds pretinieks, nevis vienkārši Čivavas. Jā, jo šodien bija citas Čivavas Eiropā, Moldovai 1-11, Norvēģijā, Serbijai 0-5, Anglijā. Jūs cīnījāties līdz galam. Par mentalitāti sacīja, ka tas ir uzlabojies. Kas tavuprāt palīdzēja uzlabot trenerā filozofiju, vai jūs šādi iekšēnē daudz runājat? Tomēr trenerā filozofija, protams. Mēs izveidojam maiņas komandā. Ir jaunie spēlētāji, varbūt kuri arī bišķi citādāk domā. Nezinu, viņi deva mums brīvību, viņi deva mums iespēju komunicēt, es nezinu. Ir grūti, jo, piemēram, es kā spēlētājs ārzemēs, es atbraucu izlasē un es neesmu tur Rīga vai RFS, kur visi spēlētāji ir, piemēram. Protams, savu grupu sameklēt ir ļoti grūti. Un tā katru reizi tu esi, ok, tagad mums ir septembris, oktobris, novembris, tas ir viegli. Bet pēc tam būs atkal mārtā, pēc tam būs jūnijā, un tādā starpā ir ļoti daudz laiks. Un tas ir grūti. Un manas domas, ka Nikolāto jau savās, tur nezinu, 2 gadus posmā, gandrīz 2 gadus viņš izdarīja milzīgu soli uz priekšu. Mēs komunicējam starpā, mēs varam runāt, mēs nekatrājamies. Mums nav tādas domas, par ko mēs runāsim un tā tālāk. Mēs esam open-minded un tas man patīk. Uz otru brīdi tas man patīk. Un droši vien tas mums arī palīdz laukumā, bet futbols nav tikai mentalitāte.
Pēdējais no manis, ko tu teiksi pats par savu super garo sēriju izlasē bez nevienas izlaistas spēles daudzu gadu garumā? Kā to tas ir izdevies, vai pašam ir iekšējs lepnums par šādu sasniegumu? Šodien gandrīz referī man iedod zeltaina kartīti, bet viņš bija no Polijas, un es uzreiz ar viņu poliski parunāju, un viņš tāds ok. Bet skaties, tev ir viena zeltaina kartīte, ja vēl viena, tad nebūs tev spēles pret Angliju, un es tāds, paldies, es esmu milzīgs, protams, tev jāizdara ar viņam, bet jā, vienkārši man ir prieks, ka es esmu vesels, ka es daru visu, lai būtu vesels, un tas ir svarīgi, bet ja es paskatīšos, cik izlases spēles nospēlēju, 65 vai 66, nezinu, un cik es uzvarēju, un šitas procentiņš, viņš ir tik maz. Un tas nozīmē, ka es spēlēju katru reizi par neko, par paldies. Tas man nepatīk. Bet, ko es varu izdarīt? Man ir pagaidām vēl 28 gadi. Varbūt katrs pats spēlētājs padomā par savu sniegumu, varbūt. Un es esmu pārliecināts, ka tuvākā laikā atnāks arī lielas uzvaras, bet pagaidām uz doto brīdi tas ir mūsu maksimums. Vai var sacīt, ka pats personīgi diezgan ilgi gaidīja tādu lielu iespēju, lielā spēlē iziet pamatsastāvā, ok, nebija pirmā reize, bet pēc pauzes šādā stadionā un šādu pretinieku? Jā, teiksim, tāda arī visu, lai tā vienāk ātrāk varētu izbaudīt lielos stadionus un tā paldies vienīgi, ka šādā iztizēt. Kā pats novērtētu šo sniegumu savas minūtes laukumā, arī komandai tajā brīdī, kad tu biji laukumā? Grūti teikt tagad uzreiz, bet man likās, ka nebija pārāk labi man personīgā spēle, bet teicu uzreiz pēc spēles viņš savādāk, tāpēc jāapstās video, tad jau vairāk varēs saprast. Bet bija labi brīži arī tas skaidrs, un tagad jāmēģina vienkārši vairāk tos labos brīžus labot, kā komandai vēl vairāk progresēt. Tā varbūt iekšējā neapmierinātība saistīta, ka kura darbībām ar bumbu kaut ko pazaudēja savā zonā, sākumā neiegāja uzreiz. Jā, tā pirmā epizode uzreiz tā iegāja pa galvu, bet īstenībā diezgan ātri aizmirsu viņu. Es vairāk biju šokā no tā, cik daudz man bija laika tajā brīdī, un tad es vairāk apstulbu no tā, cik es viens esmu. Tad viņš vienkārši nomuļos labi iegāja klāt. Kā pienākumus sadalījāt ar Zelenkovu un pārējiem pussargiem, maliem pussargiem, vai jūties komforta zonā, zināja, kurā brīdī kas jādara? Jā, pa lielam tas uzdevums bija tāds, ka es bieži zamāk spēlēju un gājām no aizsardzības ārā, tad arī vairāk līdz ar mani, tāpēc es jau visu biju izrunāts, jau treniņos ar pirms spēles, un tas plāns ir visiem skaidrs. Līdz apkritumam esam runājuši par centra pussargu sapīgo pozīciju, vai tagad jūti, ka ir arī diezgan nopietna konkurence kādu spēli? Tu netiec kādu spēli, kāds cits netiek? Tā grūti teikt, es vadīgi vairāk uz sev koncentrējos, tāpēc manām domām visu spēli spēlēt, pēc kāds cita domā, varbūt viņš ir pelnījis, tāpēc tā ir tā konkurence, un beigās tāpat svarīgākais interesēja. Un pēdējais divi identiski rezultāta ziņā zaudējumi pret Serbiju, Albāniju. Kā tu tagad atgriežoties klubā ar kādu emocionālo stāvokli, jo vienmēr jāņem vērā arī tas sniegums? Ko teiksi saviem komandbiedriem Norvēģijā vai nezinu, radiniekiem, kādas ir tās pēcburšas no pašiem? Zinu, ka vairāk komandbiedri skatījās arī spēles, tāpēc domāju, viņi paši izdarīs secinājumus, bet tā Serbijas spēle vispār patreiz puslaiks man diezgan zolīts bija. Viņš vairāk momentus vajadzēja izveidot, tad vispār arī dabūt to pirmo golu un varētu mēģināt pat iet līdz uzvaras. Šajā spēlē arī tas viens galvenais moments mums bija tomēr beigās, kur izved no līnijas. Es domāju, mēs esam uz pareizā ceļa, tāpēc vienkārši jāturpina strādāt. Tagad ar komandu vēl projām ir pārbūvē un mēs tā turpināsim. Cerams, ka augšā samatīs un iegīsties cilvēks pēc stūras.
turpinās uzticēties viņam.